Izrunāsim vēl Jānis Bielkovskis, kas mums ir būvatļauju nodaļas vadītāji, vietas izpildītājs pašlaik, bet arī pārzina juridiskos jautājumus. Es tādu kā ievadu, tad es droši vien došu vārdu Jānim un pašās beigās Marika tad izstāstīs par tām tehniskajām lietām. Tā, kur jācer, ka tas ir uz priekšu. Kāpēc jāsiltina, neapskatīsim droši vien. Tātad pats galvenais patiesībā ir sagatavot dokumentāciju kvalitatīvi, lai varētu visus tos darbus veikt. Un Calns kungs jau izstāstīja pievērstām būtiskajām lietām uzmanību. Es gribētu teikt, ka tā daļa, ko mēs pārstāvam kā būvvaldes, faktiski ir tā formālā puse. Un ne jau vienmēr tā formālā puse izpilda visas tās reāli nepieciešamās lietas. Un patiesībā mēs virzamies uz to pusi, kad tā formālā puse nākotnē atkal kļūs varbūt mazāk. Un lielāka atbildība būs pašiem darītājiem, tas ir projektētājiem, kas ir gan arhitekti, gan inženieri, un arī lielāka atbildība celtniekiem. Teiksim, ar laiku es ceru, ka mēs varbūt nonāksim pie tā, ka mēs varēsim uz papīra uzlikt tos pienākumus daudz maz precīzāk aprakstīt, lai nebūtu tā kā šodien, ka viens uz otru rāda pirkstu un beigās negrib atbildēt par to, ko paši ir sadarījuši. Bet tātad par fasādes vienkāršoto renovāciju. Tātad šī kārtība faktiski tika izveidot dažus gadus atpakaļ, rēķinoties ar to, ka fasādes siltināšanām būs naudas un ka būs jāizveido kaut kāda vienkāršāka schēma, lai nebūtu jātērē tik liels laiks uz tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, tā kā projektā tas ir vajadzīgs. Bet pieredze rāda faktiski, ka tā tehniskā dokumentācija tomēr ir jāsagatavo, jo, kā jau Calns kungs teica, tad lielākā daļā celtnieki, protams, meklē taisnākos ceļus, un nevienmēr tie taisnākie ceļi ir tie labākie un tuvākie. Tāpēc iznāk tā, ka viena lieta ir, ko mēs būvvaldē ienesam saskaņot un ko mēs saskaņojam, un pēc kā jūs varat sākt darbus, un otra lieta ir tā, kāda ir reālā dokumentācija vajadzīga, lai varētu tos darbus kvalitatīvi novest līdz galam. Tātad būvvaldē ir jāsaskaņo šī ēkas fasādes vienkāršotā renovācija ar apliecinājumu karti, un tam nav jāsaņem būvatļauja tādā izpratnē, kādā būvatļauja parasti ir uzskatīt vispārīgajos būvnoteikumos. Bet šī fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karta faktiski sastāv no 3 daļām. Pēc būtības tā ir būvatļauja un arī ir nodošana eksploatācijā, jo tad, kad šo kārtību izdomāja, tad kopā ar ekonomikas ministriju un vairāku lielo pilsētu būvvaldēm, tā skaitā arī mūsu, Rīgā, diemžēl tā pieredze nebija tik liela, bet liepainieki varēja padalīties ar diezgan bagātu pieredzi ēkas siltināšanā, un tātad šī karta no 3 daļām sastāv tamdēļ, ka īpašniekiem ir interesi, lai būtu precīzi skaidri, kas ir atbildīgs par šo siltināšanu, un arī nodošana eksploatācijā ir tamdēļ, lai būtu kaut kāds atbildības līmenis tiem, kas dara, un arī iespēja tiem, kas saņem to darbu, kaut kā kārtot tās attiecības precīzāk. Tātad ir vairākas lietas, ko var ar šīm vienkāršotām renovācijas kartēm darīt. Fasādes siltināšana ir vienīgā, kurā ir tās 3 daļas, apliecinājuma kartei. Jo tātad vienkārši siltināšana, tas ir vienkārši renovācija, tur ir vienā gājienā, tas notiek ar apliecinājumu karti, tur nav jādala nekas. Tātad, kā te ir rakstīts, fasādes apdars vienkāršot renovāciju, fasādes siltināšana, jumta siltināšana, jumta ieseguma nomaiņa. Logu nomaiņai apliecinājumu karti nevajag, ja notiek tikai logu nomaiņa. Tad tiek jāiesniedz ir attiecīgā dokumentācija, kas tur ir prasīta, tātad šie zīmējumi, un būvvalde saskaņo šo dokumentāciju. Ja? Tātad ir vēl viena lieta, kas pagaidām saskaņā ar vispārīgiem būvnoteikumiem nevar notikt ar vienu apliecinājumu karti.
Tas ir kā pēdējā punktiņā rakstīts, vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sastāvā, tātad nevar iekļaut iekštelpu renovācija, runa iet par fasādes siltināšanu, ja? Jo tur ir juridiski dažādas sekas. Tāpatās kā nevar arī rekonstrukcija, vienlaicīga renovācija iekļaut, jo arī tur ir atšķirīgas juridiskās sekas. Tur ir šī te dokumenta cirkulācija un spēkā stāšanās veids ir atšķirīgs. Un, reāli juridiski tātad to mēs nevaram darīt. Es domāju, ka te vairāk tādi komentāri nebūtu vajadzīgi. Tātad ir otra lieta, kas ir būtiska, ja ir runa par arhitektūras pieminekli, tad tajā gadījumā, diemžēl, ir jāizstrādā pilns projekts. Iemesls tam ir tāds, ka varētu savā ziņā arī uzskatīt, ka nav jau nekādas starpības, kad arī arhitektūras pieminekļiem varētu šo te renovāciju faktiski darīt ar apliecinājumu karti pēc būtības. Un es uzskatu, ka nākotnē, tad, kad varbūt nākošā gadā vai nākošā gada vidū pilnā spēkā varētu stāties jaunais būvniecības likums, ka tur droši vien šī starpība vairs nebūs, jo kādēļ pašlaik tā atšķirība ir, ka arhitektūras pieminekļiem, kuriem ir bagāti veidotas fasādes, nav tik vienkārši šī te renovācija darām. Jo ir ļoti rūpīgi jāizdomā tie mezgli un arī tās siltināšanas paņēmieni. Un tajā ziņā ir tā atšķirība, kad nodoms bija tātad neļaut ar šo karti, ka jāizstrādā rūpīgāk dokumentācija. Bet kā mēs redzam, tad jebkurai mājai patiesībā jāizstrādā dokumentācija. Un tas, ka tur ir kaut kāda skulptūrāla veidojuma uz fasādes, tas tikai papildus grūtības, bet pēc būtības jau tā dokumentācija vienalga vajadzīga. Tad kultūras pieminekļiem arī jāsaņem ir šī te būvatļauja. Es domāju, ka nākotnē droši vien tā kārtība vienkāršosies, jo līdzīgi kā būvatļauja ir jāsaņem arī kultūras pieminekļiem tā saucamā dzeltenā lapa, jeb atļauju darbiem kultūras pieminekļos, ko saņem Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Un viņi pietiekoši kritiski arī skatās uz to dokumentāciju un arī tos mezglus var izvērtēt. Tā kā es domāju, nākotnē tas varbūt vienkāršosies, bet pašlaik ir tā. Un otra lieta ir, kas ir ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas risinājumiem, jābūt saskaņotiem ar inženieru komunikāciju īpašniekiem. Jo ne visi tie tīkli, kas tātad ir pie šīm ēkām, tiešām ir ēku īpašnieku rīcībā. Ja? Piemēram, varētu būt problēmas ar gāzes ievadiem, kas pazūd aiz siltinājuma slāņu, vai viņiem nevar tik vienkārši vairs piekļūt, un varētu būt arī kaut kādi jautājumi ar elektrības ievadiem un šīm te kastēm, kas ir pie mājas, ja, kur ir tātad apsaimniekošanas robeža faktiski sāks aiz šīs kārbas, ja, tātad ar to arī būtu jārēķinās ar tīklu īpašniekiem, kad tāds aspekts ir jāņem vērā. Ko es gribēju vēl pieminēt saistībā ar, ko Caunas kungs minēja par teritorijas sadaļu. Īstenībā tā teritorijas sadaļa ir būtiska viena iemesla dēļ, ka nevienmēr tās ēkas atrodas zemes gabala iekšienē, un nevienmēr jūs varat brīvi rīkoties visā tajā teritorijā, kas ir nepieciešama būvdarbiem, jo, diemžēl, nevienmēr tā teritorija pieder tikai jums. Rīgā, piemēram, droši vien arī citās lielajās pilsētās, ja ēka ir pie ielas, tātad fasāde atrādās uz ielas sarkanās līnijas, tad būs jāsaņem kaut kāda atļauja no pilsētas attiecīgā dienesta Rīgā. Tas būs, piemēram, satiksmes departaments un būs varbūt pat jāmaksā kaut kāda nauda par ielas teritorijas aizņemšanu, tur uz zinām laiku, ja, kaut kādu santīmu tie pa kvadrātmetru, bet, ja tur 3 mēneši stāv tās sastatnes, tad tas arī saskrien diezgan nopietna nauda. Un otrs aspekts ir tad, ja kaut kādas gala sienas vai kaut kādas citas sienas, teiksim, atrodas tuvu zemes gabalām vai pat uz robežas, ja, tad arī ir jārēķinās, ka jūs tajā teritorijā nevarat darboties bez kaimiņu piekrišanas, jums jāiet ir pie kaimiņiem šī piekrišana saņemt.
Un darba organizācijas plānā, protams, ir jāparedz, kādā veidā jūs uz šī svešā īpašuma varēsiet uzturēties un darīt tos darbus. Tātad tas ir tāds būtisks moments. Varbūt par īpašumu tiesībām es tad lūkšu Jānu Belkausku pastāstīt, varbūt viņš kā jurists precīzāk varēs izstāstīt tos jautājumus. Lūdzu, Jāni.